turpinot šo vakaru, lasīsim tālāk no Pāvila 1. vēstule korintiešiem no 3. nodaļas no 1. līdz 15. pantam. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 3. nodaļa no 1. līdz 15. pantam. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarējāt panest arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jo, kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apolla, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apolls un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadara kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba, jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudris namdaris liku pamatu, bet tic ceļ uz tēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likt, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamatu zelta, sudrabu, dārgakmeņus, koku, siena vai salmas, katra darbs tiks redzams tiesas dienā, to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Āmen. Un tā varam lēnu garu domāt, ko tad Pāvils grib teikt, kad viņš rakstīja šo vēstuli korintiešiem. Pirmām kārtām jau varam ieskatīties 1. pantā. Divas lietas mēs tur redzam. Nolasīšu vēlreiz. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Tātad, jau nolasot šo 1. pantu, mēs redzam, kad Pāvils runā par divu tipu cilvēkiem. Un domāju, ka visiem jau atbilde ir skaidra, kādi ir šie tipi. Miesīgi un garīgi. Tātad, tas ir prestats. Miesīgs un garīgs. Garīgs un miesīgs. Tas ir viens otram prestats. Ko tad nozīmē šī miesa? Ko šis gars, šis garīgais cilvēks? Un kā jau Pāvils runā tālāk uz korintiešu draudzi, ka viņš viņus nosauc par miesīgiem, ka tie ir miesīgi. Kāpēc miesīgi? Tāpēc, kad Pāvils saredzēja korintiešu vainu, kad viņi šim miesīgumam ļāva dominēt viņu uzskatos un rīcībā. Kā arī mēs nevaram domāt ar miesīgām domām,
ar laicīgām domām, ar tām, ka zaudē vērtību, kā jau es teicu, kad ir daudzas lietas mūsu dzīvē, ka viena brīdi vairs nebūs šīm lietām nekāda vērtība, ka zaudēs vienu dienu šīs lietas vērtību, un tāpēc arī izpaužas šis miesīgums, ka daudzām lietām, ko mēs darām vai ko mēs domājam, ka tam visam nav nozīme, ka mēs vadamies pie šīs miesas, pie šī miesīguma, nevis pēc gara. Nevis, ka mēs meklējam Dievu, nevis, ka mēs lūdzam Tēvs parādi, ko man darīt, kā man darīt, bet ka mēs gribam paši kaut ko paši, kā tik ātrāk, bet nevis kā labāk un kā pareizāk. Un tāpēc tur izpaužas šis miesīgums, mūsu pašu, kā var teikt, mūsu lepnība. Tur dominē miesīgums. Kas tad Pāvila pamudināja izteikt šādu pārmetumu korintiešiem? Un atbilde jau ir teikta 3. pantā. Jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Pāvils arī redzēja arī šo vainu korintiešu draudzē, kad viņi bija miesīgi, kad viņa starpā bija šīs ķildas, šī šķelšanās, šī nesaticība. Katrs gribēja būt pārāk, tas labākais, tas pareizākais, es, bet nevis otrs, nevis ka otrs var kaut ko labu izdarīt, bet ka es varu izdarīt, ka es varu parādīt sevi. Tur jau ir tā lepnība. Nevis ka otru novērtēt, bet ka pirmām kārtām jau sevi pašu novērtē, liek par augstu, paaugstina. Un tā ir tā lepnība. Nevis pazemība, ka es otru novērtēju, bet ka sevi paaugstina. Un tur izpaužās tā lepnība. Ceru, ka mani saprotiet, ko es gribēju teikt. Jā, un tiešām arī mūsu starpā bieži vien vai nav tā, ka mēs strīdamies ar kādu, naidojamies ar kādu, ķildojamies ar kādu. Bet vai tas Dievam patīk, vai Dievs par to priecājies, ja mēs tā darām? Un vai tad arī nav šis vārds attiecināms uz mums? Vai tad neesat miesīgi, un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Vai arī mēs nedzīvojam kā šī pasaule, pie šī miesīguma dažu brīdi? Bet Dievs negrib, ka mēs tā darām. Dievs tiešām grib mums dot brīvību. Dievs tiešām grib mūs apveltīt ar savu garu, apveltīt ar garu, ka mēs dzīvojam garā, ka mēs tiešām dzīvojam garā, kā garīgi apveltīti cilvēki ar garu, piepildīti ar garu, ka mēs paļaujamies uz Dievu, garīgi cilvēki, nevis miesīgi, nevis pie šīm miesas baudām, nevis pie šī miesīguma, kam nav nozīme. Un vēl ļoti svarīga patiesība. Ja mums ir pretrunas pret saviem tuvākajiem,
ja mēs esam kašķīgi, ja mēs strīdamies ar saviem tuvākajiem, ar saviem draudzes locekļiem, ar saviem brāļiem un māsām, tad viennozīmīgi, ka mums ar tādiem grūti saprasties. Ja mēs strīdamies, ja mēs esam kašķīgi, tad viennozīmīgi, ka mums ir grūti saprasties. Bet tālākā Dievs saka, bet tāds, kas ir vienprātīgs ar saviem tuvākajiem, kura attiecībās valda mīlestība, vienprātība, saskaņa, tādi atrodas uz pareizi ceļa. Lūk, uz ko arī Pāvils mūs māca, ka arī tiešām, ka mums ir jābūt šajās tuvāko attiecībās, mīlestība, vienprātība, saskaņa, tad mēs atradīsimies uz pareizā ceļa, tad mēs varēsim saprasties ar tuvākajiem. Un kā jau arī tālāk tiek teikt, ka Korintas draudze tika sašķelta, un kāpēc viņa tika sašķelta? Tāpēc, kad nebija vienprātības tam, ko viņi dara, jo katrs turējās pie kā tica, kā tiek teikts, jau pašā sākumā, jo kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apola, vai tad neesat miesīgi? Ka tiešām, ka šo korintiešu starpā nebija vienprātības, ka katrs turējās pie kā tica, viens pie Pāvila, viens pie Apola. Un trešais varbūt vēl pie kā tica, ceturtais varbūt vēl pie kā tica, un tā uz priekšu, ka katrs turās pie kā tica, pie kāda tica pamata, bet nevis pie vienīgā patiesā pamata, kas ir Jēzus Kristus. Visa centrā ir jābalstās Jēzum Kristum. Visa būtībai jābūt viņam. Otrs faktors, kāpēc bija šķelšanās Korintas draudzei, jo nespēja viens otram piedot, nepiedošanu. Nepiedošana, kas arī ir ļoti būtiska. Nepiedošana arī izraisa šķelšanos. Trešais, var teikt, punkts, ja faktors, ja tā var teikt, ja pareizāk sakot, punkts, kāpēc Korintas draudzē bija šķelšanās, tāpēc, ka viņos izpaudās lepnība. Katrs vērtē, kā jau es teicu, tikai es, bet ne otrs, ka lepnība dominē arī viņos. Un kā tiek teikt jau, tālāk, viens iedēstīja, otrs aplaistīja, bet audzēja Dievs, ka tiešām, ka Dievs arī izmanto cilvēkus, lai mēs nestu ļaudīm un paustu vēsti par šo Dievu mīlestību, ka Dievs dod sējējis, kas runā, otrs, kas aplaista, kas nostiprina, kas stiprina, bet pāri visam Dievs izdara šo gala iznākumu, ne mēs. Varbūt tu domā, es šodien uzrunāju vienu cilvēku, ka es to savā spēkā izdarīju. Nē, bet Dievs tevi lietoja. Un Dievs šo cilvēku, šī cilvēka dzīvē izdarīja gala iznākumu. Un
Un no 10. panta nolasīšu vēlreiz. Pēc Dieva dotās žēlstības, es kā gudrs namdaris, liku, pamatu, bet it ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likt, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņas, koku, sienus vai salmus, ka tiešām, ka mums ir jāpievērš uzmanība, ka mums ir jālūkojas. Kā mēs ceļam šo pamatu un uz kā mēs ceļam, ka pāri visam ir jābūt Jēzum Kristum visa centrā. Visa centrā. Un kā jau arī mēs varam redzēt no Pāvela dzīves, lai kur Pāvils negāja, viņš visur lika vienu un to pašu pamatu, iepazīstināja cilvēkus ar Jēzu Kristu, ka viņš darīja šo vēsti zināmu visiem. Un kā jau tālāk tiek teikt, Pāvila mērķis bija parādīt cilvēcei spēku pārvarēt grūtības. Pirmais punkts Pāvila mērķis bija parādīt cilvēcei spēku pārvarēt grūtības. Ka tiešām, ka mums arī pa dzīves šo ceļu tiešām ir jāsteigā kopā ar Jēzu, un tad mēs tiešām savu cīņu varēsim izcīnīt, ja mēs tiešām par visu paļausimies uz viņu un izcīnīsim šo cīņu kopā ar Dievu. Un nākamais punkts, Pāvila mērķis bija parādīt cerību nākotnē, dot šo cerību, nest cerību nākotnē. Un ka arī mums ir jāatceras, ka mūs vada Dievs, ka Dievs mūs vada uz visu labu, ka Dievs ir visu varens, ka mums ir tiešām jālūkojas uz viņu, ka Jēzus Kristus ir galvenais pamats, un ja viņš nebūs mūsu kalpošanas centrā, tad mēs neko nesasniegsim, mēs neko nepagūsim. Ja Kristus nav mūsu pamats, tad visa, ko mēs darīsim vai celsim, tas būs nepilnvērtīgi. Mēs nespēsim neko izdarīt, un pāri par visu, lai tiešām, lai Dievs nāk, un lai tiešām, lai Dievs palīdz, un tiešām lūksim, lai mēs būtu tuvāki viņam, jo bez viņa mēs nenieka nespējam darīt. Nāksim tiešām lūkšanā pie Dieva, un tiešām lūksim viņu. Dargai debes Tēvs, tiešām, kungs, paldies par šo vakaru, kungs, tiešām, paldies par tavu vārdu, Tēvs, uz kuru tu jau arī mūs šovakar uzrunāji, Tēvs, tiešām svētī. Kungs, tiešām, lai mēs dzīvotu tev par godu, tev par slavu, kungs, no tiešām, lai mēs nedzīvotu kā šīs pasaules cilvēki pēc šī miesīguma, Tēvs, tiešām, bet lai mēs tiešām būtu garīgi apveltīti ar tavu garu, kungs, lai mēs tiešām tiektos pie šī garīgā, pēc tā, uz ko tu mūs katru vēlies uzrunāt, kungs, tiešām svētī, Tēvs, tiešām. Māci mūs katru, veido mūs katru, kungs, tiešām. Lai tev slava, lai tev gods, lai tev mūžīga pateicība, kungs, par visu to, ko tu dod. Svētī mūs. Un atlaid mūs ar savu mieru, Jēzus Kristus vārdā. Un svētības vārdi, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Āmen.